zeltā dīķī vienmēr nāk arī zaukši. Un tie zaukši, protams, ka nāk uz vardēm. Jo tie bezrūpīgi dziedošie varžu tēviņi pievelk ne tikai tās savas sugas mātītes, bet arī zaukšas. Un tad, tie zaukši kādreiz salasās pa 5, pa 6 pie tāda neliela dīķīša. Un, kā es esmu novērojis, tad tie lielie zaukši parasti atnāk pēdi un aiziet, bet tie jaunajiem kaut kādiem tādiem, nelieliem zauktīšiem, tā lielākā grūtība ir atrast sev piemērot izmēru vārdi, ko norīt, ja, jo tā vārda sajūta, ka viņi tagad ņems tas zauktis un ēdīs, tad viņi piepūšās, uzpūšās, un viņi kļūst vēl lielāk, un ja arī tas zauktis mēģina viņu, kā saka, ierīt, ja, tad pie tam čukskām tie žokļi atkabinās, viņam nav tā kā mums visu laiku fiksēt. Tad vienalga tas bieži vien nepalīdz, lai varētu. Šis ir atkal viens no tiem retajiem krupīšiem, kas pie mums ir, bet kas stāv. Latvija ir samērā izplatīts svilšu krupis, svilšu krupu tēviņš. Un viņam te tādā pakaklē ir tāds maiss, kas, es gan neesmu ielicis tādu bildi, kur viņš ir to maisu piepūtis, viņš dzied, un šī te krupju suga ir no tām, kur tās mammas tos tēviņus izvēlās noteikti pēc tās dziesmas atkal, jo skaļāk un ilgāk, jo labāk. Un šis te krupis spēj dzīvot pilnīgi tādās, varētu teikt, tūkstnešainās vietās. Tāpēc viņš arī ir smilšu krupis. Piemēram, kaut kādos, tepat es zinu, Rīgā Ādažu poligonā, kur ir tā kā tūkstnesis faktiski, pliks smilts. Jo viņš nāk ārā tikai naktī, tumsā, un pa dienu viņš kaut kur ielien paslēpjas zem kādiem dēlīšiem vai ierokās zemē. Uz ziemu šis krupis ierokās vairāku metru, ja tas nepieciešams, vairāku metru dziļumā zemē un tādā veidā pārziemo. Uz muguras viņam ir tāda raksturīga svītra, tā kā, ja jūs kaut kur redzat tādu krupi, zinat, ka tas ir īpaši aizsargājums ar to dzelteno svītru, īpaši aizsargājums suga, svilšu krupis, viņš pie tam skrien samērā ātri pa to zemi. Un nevis tā kā tas parastais krupis tā lēnām rāpo, ja, bet viņš varētu teikt, ka tā diezgan dūšīgi var paskriet. Un barojās galvenokārt ar skudrām un citiem uz zemes dzīvojušiem kukaiņiem. Jā, krupjus visvieglāk nobildēt ir naktī, jo smilšu krupis, jo īpaši, jo tās vietas, kur viņš uzturās, piemēram, tāds iedomāties jūrmals sils, pilnīgi savs tāds, kur ejot čirkst zem kājām ķērpi, tādā viņš var mierīgi dzīvot, kā saka, pa nakti staigājot apkārt. Pa dienu viņš to nevar darīt, tad tur tas karstums ir pārāk liels. Un šī ir silta ķirzaka, tā ir viena no divām mūsu ķirzakām, tā ir aizsargājuma gan Eiropā, gan arī, protams, Latvijā. Un, ja tuvāk mēs apskatāmies, šī gan ir mātīte, tēviņam apakš ir tāda zaļa, un tas būtu smukāks, bet es vienkārši neesmu noķēris vēl līdz šim, jo tie tēviņi skrien ļoti ātri. Viņi čūska, piemēram, ir aktīva kaut kur vasarā līdz kādiem 9 no rīta, un pēc tam viņa, ja ir saulains laiks, un pēc tam viņa kaut kur nolien. Bet šīs silta ķirzaks arī saulē ir ļoti aktīvas, un tad viņām tieši tās ir acīm redzot uzsirošas tās asinis,
un viss strādā ļoti, ļoti ātri, un te arī jūs redzat siltu ķirzakas ģīmi, ko parasti, protams, ka tā neizdodas redzēt. Šī ir auss, un arī tas acu skats, es teiktu, ka ir, ja? Tas nav tā, ka ir tas teiciens, ka tam jau ģīmes tā kā putnam, ka mums ģīmes nav, ja? Bet glodene ir ķirzaka, nevis čūska, ja? Kā parasti. Un par glodenēm jāsaka, ka pie mums viņas ir diezgan, bet glodenes ļoti bieži sabrauc uz ceļu, tāpēc, ka viņa ir ķirzaka un viņai nav ķermeņa apakšpusē, viņai nav to plāksnīšu, kādas ir čūskām. Un tāpēc viņa nav piemērota, lai viņa rāpotu pa smiltīm. Viņa pa smiltīm buksēt. Tas tā kā ar vasaras riepu braukt tagad pa sniegu, vai ne? Un čūskas spēj tās plāksnītes tā sagriezt, ka viņām ir tā kā viņas var atspērties tajās smiltīs. Tad pretī šīs te glodenes to nevar. Un bieži vien ir tāds meža ceļš smilšains. Tad ļoti bieži, kad jūs ejat pa viņu, jūs redzat, ka viena glodene sabraukt otru, trešā, jo tas ceļš ir drusku tā kā tāda ļoda uz iekšu, un tā glodene vienkārši tā kā slāstā. Viņa rāpo, bet viņa netiek ārā. Ja jūs viņu paņemat, iemetat vienkārši zālē, jā, tur viņa aiziet vai sūnās, tur viņa aiziet momentā ātri. Eiropā arī šīs te glodenes pie mums ir tikai viena suga, bet Eiropā viņas ir daudz sugas, un dažām no tām glodenēm ir tādas mazas kājiņas, ko viņas pat vairāk jau tā kā nelieto, bet ir tās mazās kājiņas, un tas ir tas apliecinājums tam, ka viņi ir tāds acīm redzams apliecinājums, ka viņi nav. Tas bija uz šosei, tāpēc. Te jūs redzat odzi tuvumā, un odzei, man patīk, ka teiksim, noteicējos rakstu, ka odze ir šī te spraugveida tāda zīlīta vertikāla, jo tam zeltim ir tāda smuka apaļa zīlīta. Tad es tā domāju, kurš gan tur daudz acīs skatās čūskām, ja? Bet, ja tik tuvu viņa nobildē, ja, tad, protams, kā var redzēt. Te priekšā ir sensori, ar kuriem viņi uztver tos siltumstarus. Un signāli tāpat kā no acīm, tā no tiem sensoriem, siltumsensoriem nonāk smadzenēs, ja, un veido attēlu. Tāpēc tā čūskai bieži vien, ja tā pelīte, ko viņi medī, ir kaut kurēs kaut kāda šķēršļa, zālē, teiksim, piezā vai kā jūs, noteikti televīzijā esat redzējuši, kad viņi vienalga redz, ja, uz šī te paša principā balstās militārās armijas tehnoloģijas, kurās tātad karavīrs meklē kaut kādos džungļos pēc tā viņa siltuma. Šī ir, jūs redzat, ka viņai nav tie raksturīgie dzeltenās ausis, ja, un tā ir odze. Kā no kurā vietā, bet pie mums apmēram 50% no visām odzēm ir tāds melns, jo tām brūnajām odzēm parasti ir tā, ka tēviņi tāds zilgani un attīst tāds brūnganus vairāk, bet šīm te melnajām odzēm to ir grūtāk noteikt, vai tas tēviņš, teiksim, vai mātīti tīri pēc tāds, redzot viņu ārēji. Te jūs redzat, ka tam zauktim ir tā zīlīte ir apaļa, ja? Šī ir zaukša mēle, ko daudzi cilvēki,
teiksim, arī es, kad biju maziņš, tad es jau tāpat domāju, jo viss tā teica, ka tas ir dzelonis. Un faktiski ar to mēli tā čūska tie osta, izbāž to mēli, un tad pie tās mēles pieķerās arī kaut kādas smaržas molekulas, kuras viņi ienesot iekšā tādī mutes dobumā pie augslējām pieliekot, tur ir atkal pretī tāda orgāni, kur ir tā kā tās dekoders, kas atpazīst to smaržu, un tādā veidā faktiski tā čūska pārvietojoties un ar to mēļu visu laiku tur apkārt tā kā taustoties, viņi būtībā visu laiku osta gaisu. Ja jūs nonākat mežā, tad bieži vien tur ir tiešām berzumi, grauzumi, lauzumi un kasījumi, un mums jau nemaz nav tik daudz to zīdītāju dzīvnieku, teiksim, un tāpēc ar laiku var noteikt, kas tie tādi ir. Un te, piemēram, viens briedis ir vērzis ragus, ja, un otrs briedis, kuram ragus neredz, bet gan jau, ka ir, tas tur stāv un brīnās. Bieži vien tā ragu bešana notiek arī tā, ka tas zvērs apgāžās un berzējās pa zemi, vārtās pa zemi, te jūs redzat zālītes uz ragiem, un vispār, ja mēs par tiem ragiem runājam, tad ragainajiem briežiem tā ragu krāsa veidojās no paša asinīm, jo sākumā tie ragi ir klāti ar ādu, tādu ar īsiem matiņiem, un no paša asinīm un tā koka sula, ar kur tas lopiņš, kā saka, beržās. Un tāpēc, ja kāds atrod ragu apnes mājās un pēc tam viņu ļoti cītīgi slauka no viņa putekļus ar slapju, teiksim, drāniņu, ja, tad viņš to krāsu vienkārši nobērž nost, apakšā ir smuki balts kauls. Un tad gan ir tāda viltība, ka var uzkrāsot atpakaļ, ja. Vajag kālija permanganāta šķīdums attaisīt, un ir tā, ka faktiski neviens tā uzmetot acis, neviens nevar pateikt, vai tā ir īstā krāsa, vai tas ir kālija permanganāta. Tas ir, ja jums ir mājās balts raks, jūs viņu gribat tā kā izskaistināt, uztaisīt par tādu dabisku, tas būtu pēdiņās, to krāsu atpakaļ, tad ar tādu vāju permanganātu šķīdumu vairākas reizes krāsojot, pēc tam, teiksim, drusku nopucējot par kaut kādu smilšpapīru, un tā var to ragu uztaisīt tādu, ka viņš ir tāds ļoti skatāms. Riesta laikā aļņi un brieži arī stirnas, bet stirnu to nevar tā izdarīt, ja, kā to var tas vēlais lops. Berž tos ragus pa krūmiem, viņi tādā veidā iezīmē savu teritoriju. Te ir kā no koka, te jūs redzat, ir koka zars, es sēnu kokā, gaidu, un tā ir nesagaidīja šajā vietā, bet šī ir riesta bedra, kas ir, kur ir nostaigāts un parasti tā ir kāda vieta, tādā veinā vietā, kur ir pačurājusi aļņu vai briežu govs, atkarībā no tā, kas tur riesto, un tad tur atnāk pēc tam bullis, un viņam tā smakta tik patīk, jo viņš tur sāk rakties, kārpīties, pats tur čurāt un vārtīties, ja, un tad tas izveidojas par tādu riestu centru šādās vietās, teiksim, mednieki arī gaida tos apdolušos lopiņus, lai viņus varētu nokaut.